18. novembrī Latvijai ir 107 gadi un 107 izcils Latvijas personības, 107 izcili cilvēki, katrs no savas skatu punkta. Mums atbild uz jautājumu, kas tev ir Latvija? Un šoreiz es vēlējos, lai uz Latviju paskatās mūsu izcilais demogrāfs Ilmārs Mešs. Latvija no demogrāfas skatu punkta. Kas tas ir? Mūsu valsts, kurās sarūk iedzīvotāju skaits. Viens ir tīri sausā statistika, un tur mēs esam pile vai krūzīte pasaules okeānā. Un tā pile un krūzīte arvien mazāka. Bet otrs jau ir, kas tā ir man, tev, mums katram. Un tur varbūt, tā kā varam teikt, kā vācietis teica, ka viņš dzīvo blakus Māras okeānam. Tas mums ir viss mūsu dzīve. Tā kā, kuru mums to pavadienu vairāk izvērst? Vairāk uz dzimstības sākumā. Mums ļoti vajag bērnus, jo Latvija jau neturpināsies kaut kādā dainu skapī, virtuālajā vai muzejos. Kur ir latīņu valoda, kur ir senie grieķi vai senie eģiptieši, faraonu statujas. Tā kultūra un valoda jau ir vērta, kamēr viņa dzīvo. Un šeit ir problēma, ka katra nākošā latviešu paudze ir mazliet vairāk par pusi no iepriekšējās. Un tad tā vēl migrācija, aizbraukšana, tur ir diezgan pagrūti. Ir daži, kas to sauc par brīvprātīgu pašnāvību. Attiecinot varbūt pat uz visu civilizāciju. Es gluži tā to nesauktu, bet laba vieta tukša nepaliks. Ja mēs būtu kaut kādā ļoti augstos kalnos vai kaut kur nesasniedzamās salās, tad varbūt arī mēs varētu dzīvot ar tik maz, cik mēs esam. Bet ja mēs tomēr esam salīdzinoši vēlamā un pat iekārojamā vietā, varbūt nav vissiltākais klimats, bet ir salīdzinoši mierīga dzīvošana, mums nav nekāda nopietna dabas katastrofa. Tā zemīte jau tukša nepaliks. Un tātad, vai tie būs pēc gadsimta vai diviem mūsu bērni, mazbērni un viņu mazbērni, vai tie būs kādi citi, tas lielā mērā atkarīgs ir no mums. Un ne tik daudz no mums šodien, kā no mums vakar, pirms 10 gadiem, pirms 20, pirms 30. Kaut kāda daļa no tā vilciena jau ir aizbraukusi. Mēs nekad nevarēsim atjaunot to skaitu, kas latviešiem bija kādreiz. Bet ir svarīgi varbūt noturēt kaut kādu, šobrīd jau jāsaka, kaut kādu minimālu kvorumu, kaut kādu apjomu, kurā vēl šī valoda un kultūra varēs funkcionēt. Un, kā es teicu, tas ir atkarīgs no mūsu katra rīcības. Bet nevis šodien rīcības vai rīt, bet savā dzīvē. Un tad ir tas standarta jautājums, cik mēs esam spējuši, gribējuši parūpēties par to, lai aiz mums arī ir dziesmu svētku estrāde lūst no dziedātāju skaita un valodas lietotāju skaits arī būtu nodrošināts pietiekošs. Jo mazliet naivi sagaidīt, ka kāds cits gribēs runāt latviski un attīstīt tālāk latviešu kultūru, ja vien tie nebūsim mēs caur mūsu bērniem, mazbērniem un viņu pēcnācējiem. Jautājums tomēr par to, kas notiek tajā mirklī, vai demogrāfija redz arī to, kas notiek ar dažādu citu tautu dēlu ieplūšanu Latvijā. Demogrāfija ir sausi skaitļi. Kāda ir DNS izcelsme? Tas jūs neinteresē pārāk. Ne mūs neinteresē, bet tabulās
ātri aizpildās ar vienalga ko. Nevajag jau domāt par kaut kādu asiņu tīrību, tas tiešām būtu mazliet nepiemērot un muļķīgi. Latvietis varbūt tieši tad ir latvietis, ja ir kaut kādas asinis no poļiem, zviedriem, krieviem, vāciešiem, ko mēs katrs nesam. Tā kā, protams, ka arī jauktas laulības ir bieži apsveicams un pozitīvas. Jautājums, vai tur būs arī latviešu laulības, jo mums ir diezgan augstas spējas latviešiem pielāgoties, piemēroties pie citiem. Pie krieviem, pie vāciešiem, vai tagad pie angļu valodas. Es nezinu, varbūt kādreiz tie būs ķīnieši vai indieši, vai kas nu būs lielākā skaitā mums kaimiņos. Jā, par to jādomā, un tā vispirmā doma tomēr visu izšķirs, kas ieradīsies nākotnē. Latvijas nākotne būs tie bērni, kas piedzims mūsu bērniem un mazbērniem. Ja mums nebūs pietiekošā skaitā mūsu bērnu un viņiem nebūs mazbērnu, tad cerēt, ka indietis, ķīnietis un krievs nodrošinās latviešu valodu un kultūru, ir naivi. Tas nenotiks. Jo pat pie neliela skaita sveštautiešu mēs ļoti labi mākam pāriet uz krievu valodu, uz angļu valodu, pilnīgi nevajagot dažreiz. Ja. Mums ir, pārsteidzoši tāda tolerance pārprasta, ka mēs gribam iztapt pārāk daudz, un mēs neļaujam pat cilvēkiem, kas vēlās runāt latviski, mēs īsti neļaujam runāt. Man ir vairāki gadījumi, kad acīm redzami nelatviskas izcelsmes cilvēki, kuri mācās latviešu valodu, kur dzīvo un vēlās runāt latviski, viņiem paveicās, ja viņu dakteris vai elektriķis ir krievs. Tad, nedzirdot šo akcentu, saruna parasti notiek latviski. Bet, ja tas ir latvietis, tad latvietis pāriet uz krievu valodu, vai, ja tas ir vēl neparastāks cilvēks, cenšas angliski runāt un neļauj šim ārzemniekam nemaz latviski runāt. Tā kā, tas ir mazliet žēl, ka mēs pat nedodam iespēju tiem cilvēkiem, kas grib runāt latviski, grib dzīvot ar mums un šo valodu lietot. Mēs neļaujam viņiem to darīt. Ļausim. Vai ir tāds fenomens, ka bērni skolās, latviešu skolās runā angļu valodā savā starpā? Jā, man pašam tas bija paliels šoks, kad arī mani jaunākie bērni sāka iet šim posmam. Divi tam ir tikuši cauri, divi vēl nav īsti tani ielekuši. Es gribu cerēt, ka tās būs, kas ir tā bērnu slimība, masaliņas vai veibaks, jā, kur es atceros, ir pat cilvēki, kas uzdzirdot, ka kādam bērnam ir veibaks, iet ar saviem bērniem ciemos, lai ātrāk un vieglāk to slimību izslimot. Un tad tā mode vai kaprīze tomēr pieaugot pāriet lielā vairumā. Varbūt ne visiem, bet es domāju, tā lausties latviešu pusauģi, kam ir tā niķis runāt latviski un izlikties, ka viņi ir baigie angļi un tur super brīvi. Meitai palīdzēja aizbraukšana uz Ameriku, ka viņi saprata, ka tas ir mazs absurds, ka viņi mēģina izlikties par un arī dēlam kaut kā līdzīgi. Tas pāriet, kad paliek 20, 22, tad jau tiek tam pāri, un es ceru, ka arī Latvijā tas tā latviešiem būs. Tā nebūs ilgtermiņa problēma. Vai no šīs valodas aspekta, ka mums skolās formāli būtu bērniem visiem jārunā latviešu valodā, un nevienmēr tas tā notiek, un tās zināšanas latviešu valodā nav tik labas, kā mēs gribētu? Bet šeit jau jārunā par vairākiem apsvērumiem, jo vispirms, un te mēs varam teikt, gandrīz vai visā pasaulē, gandrīz lielākā daļa cilvēku jebkura valodas prasme samazinās. Jaunākās paaudzes, kas nelasa vai mazo valodu telpā, kā Baltijā,
pārsvarā jau lieto jaunieši kaut ko video, nezinu ko, angliski, tad viņu spēja izteikties dzimtā valodā, ja to pie tā nepiedomā, paliek tāda ierobežota, rudimentāra, ka var ar pa kaut kādiem niekiem, pa virtuvi, bet par tādām nopietnākām lietām jau pietrūkst vārdi un jēdzieni. Jā, tā kā vispirms rūk pati valodas prasme visiem cilvēkiem, arī ja tā ir vienīgā valoda. Un pie tās nāk Latvijas vēl konkrēti problemātika, ka mums ir tik daudz krievu, kas ir gan pieraduši, gan pieredināti no latviešiem, nerunāt latviski, ko es pat iepriekš minēju. Un sanāk tā, ka mēs klusi ciešot gribam, lai tas mūsu krievu kaimiņš tomēr runā latviski, bet katrs viņu satiekot vārtrūmē vai treptelpās vai darbās, savos kolēģos vai pat, kad mēs esam klienti situācijās, ka mēs runājam ar ārstiem vai nezinu, pasūtam tur kādu elektriķi vai vēl kādu speciālistu, mēs bieži vien paši pārējam uz tā krievu valodu, viņu piedāvāto, viņam ērtāko valodu, nedomājot par latviešu valodu. Tā kā kaut kā mazliet šīs te pašapziņa, patriotisms būtu ļoti, ļoti noderīgs. Es ilgotos, ka latvieši būtu vismaz kā igauņi vai vēl labāk kā francūži, kas bez emocijām, pat Eiropas parlamenta gaiteņos vienkārši nedzird nevienu vārdu angliski, un pat ja viņiem kaut kādu vēja šalkas atnes kaut ko angliski, viņi atbild tikai franciski. Mums tāds mazliet patriotisms pietrūks. Tas būtu nepieciešams priekš latviešu valodas pastāvēšanas ilgtermiņā. Paldies. Paldies par tas.